Sveicināti OneTech mācību kanālā. Šajā nodarbībā aplūkosim, kā sistēmā reģistrēt preču atgriešanas faktu no klientiem un neatbilstības aktu. Lai sistēmā reģistrētu atgriešanu no klienta, pietiek noformēt dokumentu, ko tā arī sauc – preču atgriešana no klienta. Šim nolūkam nav nepieciešams aktivizēt nekādas papildu opcijas iestatījumos. Ja mēs vēlamies plānot šādas atgriešanas un vēlamies tās saskaņot, tad sistēmas iestatījumos sadaļā kataloga un administrēšana, sadaļā pārdošana ir jāaktivizē funkcionālā opcija, ka mēs izmantosim klientu atgriešanas pieprasījumus. Apskatīsim, kā strādāt ar šiem dokumentiem kopumā. Kā jau teicu iepriekš, ja mēs vēlamies atspoguļot tikai faktisku atgriešanu no klienta, tad pietiek izveidot dokumentu preču atgriešanu no klienta. To var noformēt pārdošanas sadaļā preču atgriešana no klienta. Šim nolūkam ir jāizvēlas attiecīgais operācijas veids – atgriešana no klienta, vai arī to var veidot, pamatojoties uz realizācijas dokumentu. Varam doties uz visiem pārdošanas dokumentiem, iezīmēt nepieciešamo dokumentu no saraksta un uz tā pamata izveidot atgriešanu. Vai varam to pašu izdarīt, atverot dokumentu un izvēloties preču atgriešanu no klienta. Bet kā jau minēju, ja nepieciešams, mēs varam plānot šādas atgriešanas, un šim nolūkam mēs izmantojam sadaļu preču atgriešanas pieprasījumu no klientiem. Arī šo dokumentu var izveidot vai nu šajā sadaļā, vai arī pamatojoties uz realizācijas dokumentu, kā rādīju pirms brīža. Pamēģināsim šo variantu. Ir svarīgi dokumentā norādīt attiecīgo kompensācijas metodi. Ja, piemēram, klients plāno mums atgriezt preces, un mēs viņam atgriežam naudu, tad kompensācijas metodi jānorāda atgriezt naudas līdzekļus. Ja klients plāno mums atgriezt preces, bet mēs viņam naudu neatgriežam, ja paturam to kā avans maksājumu, tad izvēlamies trešo variantu – atstāt kā avansu. Ja plānojam aizstāt preci, atgriešanas pieprasījuma dokumentā jāizvēlas kompensācijas metode – nomainīt preces. Šādā gadījumā dokumentā parādās vēl viena cilne – aizstājēji preces, kurā būs jānorāda, ko mēs nodrošinām kā aizvietotāju. Atgriešanas pieprasījumā ir svarīgi norādīt klientu, noliktavu, uz kuru tiks veikta atgriešana un kompensācijas metodi. Un cilnē atgriežamās preces mēs norādām, ko, kādā daudzumā un par kādu cenu klients plāno mums atgriezt. Lapas apakšējā daļā tiek norādīts plānotais saņemšanas datums. Vajadzības gadījumā, ja mēs norādām aizstājēji preces, tad tāpat jānorāda, kādas preces, kādā daudzumā un par kādu cenu plānots piegādāt klientam kā aizstājēju un norāda plānoto nosūtīšanas datumu. Atgriešanas pieprasījumā ir iespēja norādīt apmaksas posmus, kā arī izmantot statusus. Citiem vārdiem sakot, mēs varam saskaņot atgriešanas pieteikumus, jeb atspoguļot saskaņošanu uzņēmuma iekšienē un pēc tam jau strādāt ar statusiem. Tas nozīmē, ka gadījumā, ja pasūtījumā ir iestatīts status atgriešanai, tad šāds dokuments būs rīkojums faktiskā preču atgriešanas dokumentu noformēšanai. Ja pieprasījumā ir iestatīts status izpildei un ir aizpildīta tāda cilne kā aizvietotāja preces, šāds dokuments būs rīkojums gan faktiskajai atgriešanai no klienta, gan preču un pakalpojumu realizācijas dokumentu noformēšanai, lai atspoguļotu preču nomaiņu. Pēc tam faktiskās atgriešanas noformēšanai var izmantot īpašu darba vietu. Dokumentu izveidi uz citu dokumentu pamatu mēs šo nodarbību ietveros neapskatām, tāpēc aplūkosim speciālo darba vietu, pārdošanas sadaļu un pēc tam atgriešanas noformēšanai. Šajā sadaļā mēs redzēsim visus preču atgriešanas rīkojumus. Citiem vārdiem sakot, tie ir atgriešanas pieprasījumi, kas ir vismaz statusā atgriešanai. Un jau saskaņā ar atgriešanas pieprasījumu tiek noformēts dokuments par preču atgriešanu no klienta. Šādā veidā mēs varam reģistrēt atgriešanas sistēmā. Mēs varam jau iepriekš ieplānot atgriešanas, izmantojot atgriešanas pieprasījumu dokumentu, un pēc tam uz šī dokumenta pamata jau var veidot faktisko atgriešanu. Tātad viss, kas mums nepieciešams saistībā ar atgriešanām, atrodas pārdošanas sadaļā
šajās 3 apakšsadaļās. Tas ir svarīgākais par atgriešanām. Tagad apskatīsim otru šīs nodarbības tēmu, un tā ir neatbilstība akti. Bet vispirms nedaudz par atkārtot lietojamo taru. Apstrādājot pārdošanas dokumentus, mēs tajos varam norādīt atkārtot lietojamo taru. Atkārtot lietojamā tara tiek reģistrēta katalogā nomenklatūra, un tam jābūt atsevišķam nomenklatūras veidam ar nomenklatūras tipu tara. Kopumā, lai mēs varētu izmantot atkārtot lietojamo taru, sadaļas kataloga administrēšana sistēmas iestatījumos sadaļā nomenklatūra mums ir jāaktivizē attiecīgā funkcionālā opcija. Turklāt atkārtot izmantojamās taras nodošanas nosacījumi ir noteikti vienošanās ar klientu. Citiem vārdiem sakot, mēs varam precizēt šo informāciju iepriekš, kad veidojam vienošanos ar klientu. Ja mēs izmantojam klientu pasūtījumus, šos nosacījumus var noteikt tieši pasūtījumā. Respektīvi, ja šī informācija nav norādīta vienošanās, to var izdarīt klienta pasūtījumā. Lai sistēma apstrādātu šīs nodotās atkārtot lietojamās taras atgriešanu un izpirkšanu, tiek izmantota īpaša darba vieta. Apskatīsim, kā tā izskatās. Tā ir atrodama sadaļā pārdošana, taras atgriešana un izpirkšana. Ar šīs darba vietas palīdzību ir iespējams noformēt visus nepieciešamos dokumentus – taras atgriešanu un taras izpirkšanu. Tālāk atgriezīsimies pie mūsu diagrammas un apskatīsim, ko mēs vēl līdz šim neesam izskatījuši. Tā ir realizācijas korekcija. Ja nepieciešams sistēmā, mēs varam reģistrēt realizācijas korekcijas, un to var izdarīt dažādos veidos. Piemēram, pamatojoties pārdošanas dokumentu, varat uzreiz noformēt dokumentu realizācijas korekciju. Pārdošanas dokumentu sadaļā spiežam pogu pamatojoties uz, un pēc tam realizācijas korekciju. Šo dokumentu var noformēt arī citā veidā. Sistēmā varam izmantot neatbilstību aktus pēc pārdošanas klientam. Tas viss arī ir pēc izvēles, un ne tikai pārdošanā, bet arī iepirkumos un sadaļā noliktava un piegāde. Tāpēc tagad mēs to detalizēti aplūkojam sadaļā pārdošana. Savukārt citās sadaļās princips ir līdzīgs. Tātad, ja nepieciešams, sistēmas iestatījumos katalogu un administrēšana, sadaļā pārdošana, mēs varam atzīmēt, ka izmantosim neatbilstību aktus pēc pārdošanas. Tādā gadījumā, pamatojoties pārdošanas dokumentu, mēs varam reģistrēt neatbilstības aktu. Piemēram, mēs esam izveidojuši dokumentu preču un pakalpojumu realizāciju, bet pēc pieņemšanas izrādās, ka ir kaut kādas neatbilstības. Respektīvi, klients nav pieņēmis visu, bet ir atklātas neatbilstības. Tātad, kas ir jānorāda šādā dokumentā? Cilnē preces ir jānorāda faktiskais daudzums. Te ir pieejams 2 kolonas. Piemēram, saskaņā ar dokumentu ir 1 daudzums, bet faktiski klients saņēma citu daudzumu. Piemēram, faktiskais daudzums ir nevis 10, bet 8. Tādējādi, pēc tam, kad esam aizpildījuši faktisko daudzumu, tiek automātiski aizpildīta ailīta neatbilstība. Tālāk ir jānorāda, kā apstrādāt šo neatbilstību. Atkarībā no tā, vai mums ir pārpalikums vai iztrūkums, šeit tas ir jānorāda. Šeit ir vairākas iespējas. Mēs varam vienkārši noformēt, ka realizācijas apjoms tiek samazināts par nepiegādātajām precēm, un pēc tam nepiegādātās rindas pasūtījumā tiek anulētas, vai arī noformēt un piegādāt. Tas nozīmē, ka par šīm nepiegādātajām precēm tiek samazināta realizācija. Un pēc tam par šīm precēm tiek noformēts jauns dokuments preču un pakalpojumu realizācija. Vai arī piegādāt bez noformēšanas, vai neatzīt. Izvēlamies savu nepieciešamo variantu. Tālāk cilnē pamats ir jānorāda, kā noformēt neatbilstību. Mainīt pašu realizāciju vai noformēt kādu no šiem realizācijas korekcijas variantiem. Arī šeit izvēlamies nepieciešamo variantu. Tālāk mēs strādājam ar dokumentu statusu. Izvēlamies status tiek apstrādāts vai apstrādāts, un atkarībā no tā, ko mēs šeit esam norādījuši, sistēma mums ieteiks, kādu dokumentu noformēt. Jūs varat izmantot hipersaiti, noformēt dokumentus, un sistēma piedāvās izveidot dokumentu, pārdošanas korekciju un dokumentu preču un pakalpojumu realizāciju mūsu gadījumā, lai noformētu realizāciju nepietiekami piegādātajām precēm. Atkarībā no iestatījumiem, kā jau minēju, sistēma var ieteikt izveidot dažādus dokumentus.
Tas var būt, piemēram, pieprasījums par preču atgriešanu no klienta, tas var būt tikai dokuments preču un pakalpojumu realizācija. Tā var būt tikai realizācijas korekcija un tam līdzīgi. Tas nozīmē, ka mēs varam reģistrēt šādus aktus sistēmā, un atkarībā no tā, ko mēs tajos esam norādījuši, sistēma mums ieteiks izveidot kādu no dokumentu veidiem. Tas šajā nodarbībā arī viss. Paldies, ka skatījāties, un tiekamies nākamajās nodarbībās.